Kombinācijas ļauj mums viegli izreikināt, cik veidos var no čupas izņemt pāris elementus, ja secība nav svarīga. Kombinācija formula ir šāda. Viens klasisks uzdevums būtu šāds, jo no vairākiem mums jāizvēlās daži, un secība nav svarīga, jo lomas visiem komandā ir vienādas. Tātad, lai atbildētu uz šo, mēs rakstītu kombināciju skaits no 12 pa 3, un tāpēc formulas mēs rakstītu 12 faktoriāls līdz 3 faktoriāls reiz 12 minus 3 faktoriāls. 12 faktoriāli mēs pārrakstītu kā 12 reiz 11 reiz 10 reiz 9 faktoriāls. 3 faktoriāli mēs pārrakstītu kā 3 reiz 2 reiz 1, un 12 minus 3 ir 9 faktoriāli. 9 faktoriāls noīsinās, 2 noīsinās ar 12, 3 noīsinās ar 6, un mums atbildē paliek 220 veidos. Šāds uzdevums būtu jau bišķi sarežģītāks. Te mums no sākuma vajadzētu aprēķināt, cik veidos mēs varam izvēlēties 3 meitenes no 8. Tas būtu tā kā visām tām 3 meitenēm ir vienāda loma, tad secībai nav starpības, tāda kombinācijas, un tad cik veidos izvēlēties 2 zēnus no 9, tas būtu C no 9 zēniem izveidot 2 kombinācijas. Tā kā mums vajag 3 meitenes un 2 zēnus, tātad reizināšanas, atceramies, saskaitīšanas likums ir vai, reizināšanas likums un, te mums ir un, tātad reizināšanas likums, un tad mums atliek tikai sarēķināt, un rakstam pēc formulas, veicam dažādas manipulācijas ar faktoriāļiem, un sanāk 2016 veidos. Komentārā ierakst atbildi uz šo uzdevumu, un uzdevums ir atrisināts.